Špoģu vidusskolā svinīgā pasākumā tika atklāta fotogrāfa Vladislava Kundziņa izstāde. Tā kā fotogrāfs pats ir absolvējis Špoģu vidusskolu, arī izstāde tika nolemts rīkot tieši šajā vietā, lai atgādinātu jauniešiem, ka mūsdienu Latvijā ir daudz krāšņas un skaistas vietas. Ar fotomākslas noslēpumu Vladislavs Kundziņš pirmoreiz iepazinās 5. klasē, apmeklējot fotopulciņu, kuru tolaik vadīja fizikas un matemātikas skolotājs, kādreizējais Špoģu vidusskolas direktors Vojceks Juhņēvičs. Skolas gados dzimusī interese par fotografēšanu ir saglabājusies līdz pat šodienai. Turklāt, parādoties digitālajām kamerām, vēlme nodarboties ar šo mākslas veidu tikai pieauga. Ar darbu izstādi mākslinieks ir atgriezies savā skolā un dalās iespaidos par sajūtām, kādas pārņem tik nozīmīgā brīdī. Es pat nezinu, kā to varētu izteikt. Pirmām kārtām, atverot skolas durvis, uzreiz nāk atmiņā tie gadi, kad mācījies. Kad tāpat kā tagadējie visi tie skolnieki ir skraidīts, visādas nerātnības darītas ir. Un tu gandrīz jūties tāpatās kā toreiz. Kad bija 11 gadu. Brīnišķīgi. Fotogrāfa darbu klāstā visbiežāk redzama daba – ainavas, putni, dzīvnieki, kukaiņi un ziedi. Vladislavs Kundziņš stāsta, ka pirmais lielais panākums bija fotokonkursā studenti celtnieku vienībās. Turklāt fotogrāfija tika publicēta laikrakstā Padomju jaunatne. Pēdējos gados Vladislavs Kundziņš ir sekmīgi piedalījies Latvijas dabas muzeja rīkotajos gadskārtējos konkursos Mans putns. Katrā dalības reizē mākslinieks ierindojās godalgotā vietā. Izstādes atklāšanā Vladislavu Kundziņu sveica Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis un Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs, fotomākslinieks Igors Pličs. Brīnišķīgi. Sliktu izstāžu nav. Pareizāk sakot, ir, bet sliktas ir tās izstādes, kuras mēs neredzam. Vai ne? Tādēļ, jo vairāk šādu aktivitāšu Latgalē notiek, jo Latgale stiprinās un kļūst bagātāk. Man nepatīk tās izstādes, kas ir samākslotas, kuras ļaudis, darba tauta, kura nesaprot. Saprot šaura mākslinieku grupiņa. Un tad kritizē. Bet ļaudīm patīk kaut kas cits. Un es esmu priecīgs kalpot ļaudīm. Gan fotogrāfs, gan pasākumu rīkotāji cer, ka skolā apskatāmā izstāde mudinās jauniešus aizdomāties par Latvijas dabas skaistumu.